Sveicināti! Šodien mūsu studijā ir Andris Bite, darba devēju konfederācijas prezidents un zivju pārstrādes uzņēmuma Karavela valdes priekšsēdētājs. Sveicināti! Sveiki! Tad parunāsim par darba spēku. Kā jums ir ar to darba spēku jūsu fabrikā un citur Latvijā? Pastāstiet par to, kā jūs to redzat. Demogrāfiskie skaitļi rāda paši par sevi. Mēs paliekam arvien mazāk un mazāk valstī. Attiecīgi, ja mēs pat cenšamies noturēt ekonomiku esošajā līmenī, vai viņu vēlams arī būtu strauji audzēt, tad darbspēku pietiekamību jau gadus 10 ir diezgan saspringti. Gan ar kvantitāti, skaitu, gan ar kvalitāti, ņemot vērā dažādas apstākļus. Gan to, ka mēs kopumā kā sabiedrība paliekam vecāki, novecojam, attiecīgi vairāk cilvēku pārvirzās uz pensionāru statusu. Otrs tas, kad mums jāatzīst, manuprāt, sociālā sistēma ir tāda, ka īpaši, ja tu negribi strādāt, tad tev neesi spiests strādāt un var izdzīvot dažādos pabalstos un citās sistēmās bez iesaistīšanās darba tirgu. Tas viss rada to, ka darbspēka tirgus visu laiku bija karsts, pietrūka cilvēku. Visās jomās. Es neredzu īsti nevienu jomu, varbūt izņemot politikas profesiju, kurā pietiktu darba spēka vai kolēģi darba spēks. Tas tāds, manuprāt, nav pareizi nosaukt kolēģi. Ja, gan ražošanā, gan lauksaimniecībā, gan IT nozarēs, gan jebkurā slimnīcās un tā tālāk. Attiecīgi, ekonomika risina to, ņemot vērā, ka ekonomika ir dzīves organisms, viņi risina šos iztrūkstošos jautājumus ar dažādām metodēm. Pirmais, kas notiek, neapstājoties, tas ir dažādas modernizācijas, automatizācijas, digitalizācijas un dažādi citi smalki nosaukumi, bet faktiski strādā biznesa pie tā, lai arvien mazāk vajadzētu šos darba rokas un kolēģis, bet skaidrs, ka ne tuvākā, ne tālākā nākotnē mēs nenonāksim situācijā, ka mūsu vietā strādās roboti un mēs gulēsim pludmalē un viņi mums atnesīs visu vajadzīgo. Es domāju, ka nebūs tā. Lai kā attīstās, tas mans, protams, viedoklis, lai kā attīstās tehnoloģijas, vienmēr parādās tam līdz arī jaunas darba vietas, kam jāapkalpo šīs tehnoloģijas. Tas bija gan ar pirmo mehanizācijas vilni, vai tad otrs elektrības parādīšanos, tad ar mašīnu motoru parādīšanos. Vienmēr teica, ka tūlīt vairs nevienu nevajadzēs, bet ar vien vairāk, protams, tas notiek turpmāk arī. Otra lieta, ko risina ekonomika, ir piesaistīt darba spēku no tām vietām, no kurienes cilvēki ir gatavi braukt. Strādāt šeit, pelnīt naudu, un tad ir lielais jautājums, vai mēs to kā valsts darām haotiski. Brauc, kas grib, dzīvo, kas grib, strādā, kas grib. Kaut gan pie diezgan tādiem neērtiem noteikumiem, kad ilgi jāformējās, bet var braukt no tām valstīm, no kurienes var atrast vai grib. Vai mēs veidojam valstī politiku vispār par darbspēku piesaistes un imigrācijas, kā mēs nosauksim politiku, kurā mēs nosakam, ka no tiem reģioniem, tām valstīm, tām ticībām, ādskrāsām, runājam visu kaut ko, mums ir pieņemami cilvēki vai nav šeit. Vai mums ir šāda politika valstī? Nē, nav. Un tas ir, no vienas puses, mums bieži vien ir sevišķi mani pārmet, ka es esmu tas, kas ļoti lobē ārvalstu darbinieku piesaisti, jo es ikdienā arī strādāju. Man apmēram no 800 cilvēkiem, kas manā uzņēmuma grupā strādā, maniem kolēģiem apmēram 140 ir no citām valstīm. Tāpēc man tā ikdiena, un es redzu gan tos plusus, gan mīnusus. Kāda ir šeit? Kāda ir plusi un kāda ir mīnus? Pirmkārt, tā ir svešas tautas, svešas kultūras, valodas barjeras, dažādas ļoti darba kultūras, gan arī, kur mums ir labi piemēri, gan arī slikti. Līdz ar to mēs savu iekšējo uzņēmumu politiku esam izveidojuši, no kurienes mēs ņemam cilvēkus, no kurienes neņemam, kādus ņemam. Otrs, tas, ka negatīvā prakse vai negatīvie tās grūtības, es jau minēju, tā ir komunikācijas spēja, vispār vēlme redzēt kādu svešu šeit. Nav jau tā, ka es alkstu, kad es šeit gribu redzēt
citādāks ādas krāsas vai citādāks valsts cilvēks. Ja? Bet tā ir dzīves realitāte, ar ko mums jāsaskarās. Ja? Un attiecīgi, augot mūsu uzņēmumam, gan apjomos, gan ražošanas tirgos, gan eksportos, nākās piesaistīt. Ja mēs tā paņemam praktisko piemēru, teiksim, kā es minēju, no apmēram 140 cilvēkiem, kas no 800 maniem kolēģiem, ar ko mēs kopā strādājam, ir no 3 valstīm, tad no tiem no 140 apmēram 80-90 ir Ukraiņi iedzīvotāji, un tie nav tie, kas atbrauca sākoties Krievijas uzbrukumam, karam, jo tie, kas atbrauc, mēs arī ņēmām visus, kas brauc, radiniekus un paziņas esošiem jau Ukraiņu darbiniekiem, bet tie lielākā daļa ir aizbraukuši atpakaļ jau. Tie ir praktiski tā cilvēku daļa, kas ir gatavi braukt, strādāt un pelnīt, sūtīt naudu uz mājām. Tad apmēram skaitliski 30 plus nedaudz ir vietnamieši. Tas mums ir, teiksim, tāds mūsu apzināti izvēle pārbaudot un pamēģinot strādāt ar dažādām tautām un kultūrām. Un mūsu tā izvēle par vietnamiešiem ir 2 iemeslu dēļ. Pamatā 3. Darba kultūra, 1. Otrs, lai cik nebūtu dīvaini, ir vietējie luterāņi vecmogrāvī, kas iet svētdienās uz baznīcu. Viņi ir luterāņi? Jā. Un 3, ka atšķirībā varbūt no daudziem citiem mūsu kolēģiem, kas sen pie mums dzīvo blakus ar mums kopā, pēc gada viņi man jau runā latviski kaut cik. Bērni viņi runā pēc gada jau ļoti brīvi latviski. Talantīgi. Jā, attiecīgi, un protams, pats galvenais, ka visi šie cilvēki ir atbraukuši šeit, lai nopelnītu naudu. Tātad, respektīvi, strādāt, nomaksāt nodokļus, nopelnīt sev, aizsūtīt mājās naudiņu. Līdz ar to mums ir pieredze, teiksim, no reģioniem valstīm, kā teiksim, tur Āzija, no citām, teiksim, vai no Arābu valstīm, no kurām, teiksim, darba kultūra, protams, ir savādāka. Un mēs pieņemsim apzināti, zinām, ka mēs neņemsim no turienes cilvēkus. Nevedīsim arī citu iemeslu dēļ. Attiecīgi, manuprāt, tādu pašu principu, ko mēs arī aicinām kā darba devēji, mums vajadzētu ieviest valstī, ka mēs tomēr atklāti, bezkaislīgi, bez politkorektuma izrunājam, vienojamies, ka šie reģioni, jo bez cilvēkiem mēs neiztiksim. Tas ir skaidrs, lai kā mēs gribētu, lai kā mēs tēlot, ka nav tā problēma un nebūs viņa. Ne, tā problēma, protams, ka ir, bet es tā kā Rīgā nedzīvoju, es pietiekami reti braucu uz Rīgu, un, kad es tā paskatos uz ielām, te man liekas, ka ar katru reizi Rīga paliek arvien melnāka. Rīgas centrā, jā, tas ir, un droši vien tā ir blakne tam vispār, kas notiek visā rietumu pasaulē, kur ir specifiskas nišas un specifiskas lietas aizņem kādu, teiksim, konkrētu valstu pilsoņu. Un tas atkal mēs atgriežamies, vai mums ir politika vai nav. Ja? Es domāju, ka ņemot vērā, ka mūsdienu pasaulē pēdējos vismaz gadus 10 ir ļoti stingri izteikts politkorektums, pa ko mēs drīkstam publiski runāt un pa ko nē, ka visi cilvēki ir vienādi un tam līdzīgi nav tā. Ja? Cilvēki ir dažādi ar dažādām darba kultūrām, dažādām sadzīves kultūrām, higienas sapratnēm un tādām lietām. Un līdz ar to mēs aicinājām visu laiku, teiksim, uzstājīgi runājam par to, ka mums vajag izrunāt valsts pusē, kādu šo mēs kopīgo politiku veidojam, kāda atbildība ir arī kaut vai lielāka uz darba devējiem, kas šos cilvēkus atved, lai viņi arī nodrošinātu, kad viņi pabeidz darbu, viņi aizbrauc mājās. Kas arī šodien notiek. Teiksim, mūsu gadījumā mēs zinām, ka brauc mājās pēc tam, ka pabeidz darbu. Jā. Teiksim tā, ka mums pa visu šo periodu, es strādāju ar ārzemniekiem jau gadus 15. Mums ir pazuduši tādi ar galiem šeit uz vietas 2 vai 3 cilvēki. Ja, teiksim. Attiecīgi, ja darba devējs tā cītīgi strādā ar kolektīvu, tad tos riskus var samazināt. Ja? Un, līdz ar to mēs jūtam, ka politiskā puse saprot problēmu, bet baidās runāt par to atklāti. Ja, teiksim, bet tā ir reāla problēma, šis darba spēks. Ja? Vai jūs esat griezies pie valdības kaut kādiem ministriem vai vienalga pie kādiem augstsēdošiem amatiem, lai viņi sāk risināt šo problēmu, jo es kaut kā nejūtu, ka tā problēma tiktu risināta? Mēs to regulāri atzīmējam, ka šī politika ir nepieciešama. Jāsaka tā, ka šobrīd imigrācijas politika ir uzticēta iekšlietu ministrijai, bet tā ir tikai, manuprāt, neliela daļa no visa procesa, jo viņu uzdevums tomēr ir novērst riskus un apdraudējumus, kuri
nenolieksim, var nākt kopā ar nekontrolētu imigrāciju. To mēs redzam gan, teiksim, tur dažādu reliģisko pārliecību, fundamentālismus un tam līdzīgas lietas. Bet mūsuprāt, šī politikas veidošana nav tikai iekšlietu ministrijas jautājums. Viņu jautājums ir novērst riskus un problēmas. Tas ir ekonomikas jautājums, tas ir labklājības jautājums, tas ir finanses ministrijas jautājums. Un tas būtu jāvienojās un jārunā plašākā lokā. Tas nenotiek šodien. Un tāpēc mēs no vienas puses apzinoties, ka mums ar to būs jādzīvo un jāstrādā, mēs sakam, nākam, runājam, vienojamies, kaut vai nepatīkams lietas, vienojamies par sistēmu, varbūt pat par nozarēm. No šīm nozarēm mums ir pieņemama no tām valstīm, no šīm nozarēm, uz šīm nozarēm, no citām valstīm. Viss ir runājams. Ja? Un jo vairāk mēs kā atbildīgi tomēr, teiksim, uzņēmējiem pilsoņi sakam, jākontrolē tas process un jāvada. Process ir jāvada. Savādāk mēs nedrīkstam pieļaut. Ir labi piemēri no ārvalstīm. Ja, teiksim, divi varbūt pat reģioni. Viens ir Čehija un Slovākija salīdzinājums, kurā vienā darbspēka imigrācijas politika ir ļoti stingra, faktiski aizliegta darbspēka ieviešana. Otrā ir, teiksim, kontrolēts un normāls. Apmēram ārvalstnieku skaits darbā, ekonomikā ir apmēram vienāds abās valstīs. Tikai vienā gadījumā viņi strādā, atbrauc, nomaksā nodokļus, brauc mājās. Otrā gadījumā, iebraucot imigrācijas policijai, Škodas darbinieks sabēg mežā. Ja? Un tas pats ir, teiksim, pieņemsim, mums tuvāk piemēri Zviedrija un Somija. Ja? Zviedrija nekontrolēta politika ir novedusi dramatiskās problēmās, un to galīgi negribētu redzēt šeit. Un Somijas politika, kurā tiešām tas ir mūsu modelis, ko mēs piedāvājam, vienojamies par nozariem, vienojamies par iespējams par teiksim, no konkrētām valstīm, no kurienes drīkst, cik daudz. Pat cik daudz droši vien es neteiktu, ka tāda kvotu līmenis būtu baigi nosakāms, no tā viedokļa ekonomika ir dzīva. Mums jau nevajag, ja šeit nevajadzēs šos cilvēkus darba vidē, un pieņemsim, mēs tiešām norobotizēsimies tik tālu, kad arī ielas tīrīs un mazgās toaletes roboti, ja? tad neviens no šiem nebūs šeit vajadzīgs un dzīvosim laimīgi, bet šobrīd tā ir. Tieši tā. Šobrīd vērojam tā kā ekonomikas stagnācija un patēriņa samazināšanās. Tā ir realitāte. Ja? Vai Latvijas uzņēmēji ir gatavi tādam scenārijam, ka viss tā kā samazinās, tā kā rimstās? Vai arī otrādi? Uzņēmēji vienmēr tam ir gatavi. Negrib bieži vien to dzirdēt, negrib to aptvert, ka tā ir, bet mēs tomēr esam pieraduši, ka uzņēmēju pamat uzdevums ir pielāgoties tiem apstākļiem, kāda ir apkārtējā gan tirgu, gan ekonomikā. Mums ir bijuši kritumi, krīzes, cēlumi atsevišķās nozarēs vispār kā pa viļņiem iet, ja, teiksim, arī ieskaitot manu nozari vienmēr. Tā nav problēma. Vienmēr būs krīzes, vienmēr būs kritumi, vienmēr būs augstu uzrāvieni tam līdzīgi. Manuprāt, problēma, kad bez uzņēmējiem pārējā sabiedrība gan pēdējos 10 gadus ir pieradusi, ka tikai ir kāpums uz augšu un strauji kāpums uz augšu. Dzīves līmenī atalgojumā, ir sevišķi publiskais sektors, kuram tomēr ir mazāk bišķiņa sapratne, tā maigi izsakoties ar to, no kurienes nauda rodās. Tās ekspektācijas, ka viss turpinās celties, kāp dzīves līmenis palielināsies, joprojām ir. Politiķi nav gatavi pateikt, ka balli beigusies un jāsāk ir strādāt vairāk. Uz ko vispār viņi ir gatavi? Nav gatavi. Un es uzskatu, ka tas būtu pat ļoti novērtēts solis. Ja? Viņi domā, ka tas būs nepopulārs solis, pirms vēlēšanām ir sevišķi, ka pateiks sliktas ziņas. Tās nav sliktas ziņas. Taupība vispār nav nekāds bubulis. Tas, man liekas, tiem, kas man vairāk bišķiņu gadi, kuriem ir vecvecāki un vecāki, vēl no veciem laikiem zina, ka tas ir normāls latviešu dzīvesveids. Jābūt taupīgam. Ja? Savādāk līdz pavasarim var nenovilkt. Ja? Jā. Es atceros, ka pagājušajā gadu rudenī jūs kaut kad teicāt, ka publiskie izdevumi būtu jāsamazina par 5%. Man liekas, ka tagad jau tā lieta iet tik tā, ka pat 10% vajadzētu samazināt. Mēs šo aicinājumu jau ierobežot publiskos izdevumus, un nevis vienkārši samazināt, bet to naudu novirzīt tankiem, raķetēm, whatever, teiksim, ne zobeniem, protams, bet vajadzīgām lietām uz aizsardzību ir absolūti nepieciešamība. Mēs par to runājām jau pagājušajā gada sākumā, kad prasījām, lai 25. gada budžetu šo principu ievēro. Tad novilka mums garumā sarunas un pateica, vispār jau vajadzēs, bet nokavējām, budžets jau sastādīts, vai 26. gadu. Uz 26. gadu mēs atkal turpat
esam, kur pagājušajā gadā mēs stingri un precīzi noformulējam to pagājušajā gadā septembrī, ka šie 5% ir nepieciešami, tas ir apmēram 850 miljoni, tas viss ir jānovirz aizsardzībai, plus demogrāfijai. Pie noteikuma, ja ar naudu kaut ko tur var līdzēt. Neuzskatu, bet politiķi uzskata, ka var līdzēt. Labi. Un šobrīd vēlēšana tūms, viens politiskās drosmes trūkums, man liekas, pat arī tāda tālredzības trūkums noved pie tā, ka tomēr no koalīcijā esošajām partijām tikai ZZS izrādīja tiešām valstisku domāšanu un parakstīšu apņemšanos, kad jāstrādā uz nākošo gadu pie 850 miljonu ekonomēšanas un novirzīšanas aizsardzībai. Pārējie kolēģi baidās no tā, ja pat saprot. Progresīvs nedomā, ka saprot to. Viņi uzskata, ka var turpināt aizņemties un dzīvot uz SMS kredītu rēķinu. Attiecīgi ir, protams, tāda jau pieredze saka priekšā, ka diez vai kaut kas labs sanāks no šī un visdrīzāk izvēlēsies drastiskāko un nepareizāko ceļu turpināt aizņemties. Tātad par to maksās mēs paši vēlāk vai mūsu bērni. Otkārt, visdrīzāk, ja to neizdarīs tagad, tad nākotnē tas būs jāizdara, kā jūs teicāt, 2, 3 vairāk un uzreiz. Trešais visdrīzāk beigsies ar pēcvēlēšanām nodokļu celšanu. Jo kaut kur to naudu būs jāatrod. Mums tās raķetes vajadzēs. Mums vajag no tās bumbas vai mīnas būs jāsaražo, jāsaliek, jānopērk. Un tas ir absolūti nepieciešams. Mēs sakām, ka netērējam mazāk, bet tērējam pareizajās vietās. Bet tas nozīmē, ka lielai daļai no publiskā sektora būs no vispār pieņemtās balles jāiziet ārā. Ja? Tas nav iespējams. Tas ir grūti. Nāksies. Nekur jau nenotiks. Bet jautājums, ka tad, ja to nedara plānveidīgi un tagad, pēc tam tas būs ļoti asiņaini smagi. Jā, tiešām. Bet kā? Varbūt mēs pat daudz tam strādājam. Tikko bija runa par to, ka vajadzētu saīsināt darba nedēļas 4 dienām. Kolosāli. Strādājam mazāk. Jā, tas ir otrais man publiskais, ko man pārmet, ka es esmu Verturs, kurš tikai runā par darbu, bet es uzskatu, ka pirmām kārtām mūsu ekonomiskais attīstības līmenis prasa, lai mēs strādātu daudz vairāk kā Skandināvijā vai bagātajās valstīs, tāpēc, ka viņas, lai nonāktu tur, kur ir šodien, 20, 40, 50 gadus atpakaļ strādāja bez brīvdienām. Tad sakrāja kapitālu un šobrīd iet otrā grāvī, ka sāk pārāk daudz atpūsties. Mums ir iespēja nonākt viņu vietā, kļūt bagātiem, ja mēs strādājam. Ja mēs sākam dzīvot kā Šveicē un Vācijā, pieņemsim, ka mēs atpūšamies. Mēs šodien atpūšamies pat vairāk nekā viņi. Šie paši maija brīvdienas un lieldienu brīvdienas ir kolosāls piemērs. 2 nedēļas praktiski darba nav, jo dienu pirms, dienu pēc vēl visiem pārceltajām brīvdienām arī nekāds darbs nesanāk nekur. Manuprāt, tas ir nepareizi, jo turība tautai, sabiedrībai nāk tikai caur darbu. Nauda no gaisa nekrīt un Eiropas fondos arī nerodās. Ja? Līdz ar to, manuprāt, mums ir radies sabiedrībā priekšstats, ka mēs jau varam atļauties ballēties un dzīvot mierīgi. Ja, mazāk strādāt, un tam uzskatu, ka nē. Es ar savu piemēru vienmēr esmu gan mācīts, gan arī ikdienā uzskatu, ka ir šobrīd, lai arī tu varbūt naudiski vai varētu jau atlaist bremzes un sākt gulēt ilgāk un atpūsties, bet, manuprāt, mēs neesam tajā pozīcijā kā sabiedrība, ka to var darīt. Vai Karavela strādā šīs 5 dienas vai nestrādā? Rītā strādājām. Rītā strādājāt. Tā kā 4 dienas jums tur brīvs ir, jā? Jā. Cilvēki priecīgi par to? Cilvēki... Jautājums, vai teikt, ka atpūšamies un rītā nestrādājam, tas būtu pretenzijas un teikt, nē, mēs gribam nākt uz darbu, droši vien tā nav. Ja? Bet, manuprāt, mums tas kolektīvs, izveidojas tāds, ka mēs saprotam, ka mēs strādājam uz pasauli, mēs strādājam ar 46 valstīm tikai pārdošanā, plus vēl iepirkumos un tam līdzīgi, un rīti darbdiena visā pārējā pasaulē izņemot Latviju. Ja? Un tāpēc mēs rīt strādājam, komunicēt, pārdot, vairot un tos nodokļus vairāk arī samaksāt līdz ar to.
Jautājums tas ir par arī uzņēmēju un par uzņēmumu vadības un īpašnieku tādu arī izvēli, saprašanu un to kultūru, kādu viņi veido uzņēmumu. Parunāsim par birokrātijas samazināšanu. Tagad tāds vilnis bija, tāds uzrāviens, vai kā viņi tur saucā interesantā vārdā. Vai jūs jūtat, ka samazinās birokrātija kaut kur? Kādas ir izmaiņas pa šiem pāris mēnešiem varbūt? Tagad vismaz par to visu runā. Runā, jā, protams, ka runā. Jā. Tātad piedalījos arī tajā slavenajā grupā. Jautājums, kas bija slavenā grupa? Tad pie Kronberga tā birokrātijas samazināšanas grupa, jā. Kas ir tos 21 priekšlikumu piedzemdināja un palaida tautā, vai valdības koridoros apzināti faktiski viņi ir ļoti, varbūt neko tādu radikāli nemainoši. Viņi tver tādu diezgan plašu laukumu, gan kaut ko par uzņēmējdarbību, gan kaut ko par sabiedrību un tam līdzīgi cilvēku, teiksim, attiecībām valsti un valsts savstarpējām attiecībām. Tas ir kā testa, es nosaukšu to tā, tas ir kā testa variants. Parādiet, ka jūs ātri varat vismaz šīs mazās lietas izmainīt, lai mēs tad arī tērētu laiku un strādātu pie kaut kā nopietnāka. Ja šis ievilksies rudenī un tālāk un nebeigsies ne ar ko, vai ar kaut kādu pusjēlu risinājumu, kā tas ir šobrīd ar to pašu būvniecības sistēmu, jo mēs tikko sākām būvniecībā visu debirokratizēt un iestrēgt viss tas kaut kur purvā. Tad nebūs jēga mums tērēt laiku. Jo ļoti daudz jāsaka tā, ka mēs kā uzņēmēju organizācijas, kas tomēr no savu biznesu, no savām ģimenēm, no tiem pašiem brīvā laika, atrauj laiku un velti, teiksim, šīm kopīgu lietu, teiksim, piedāvāšanai, risināšanai, pārliecināšanai. Mums pēdējā laikā ir ļoti daudz, mēs esam ievilkti dažādās darba grupās, kurās mēs patērējam laiku, resursus, un pēc tam tas ir bezjēdzīgi izmests process, jo neviens viņu netaisās īstenot. Tāpēc šo testu palaida, politiķu pusē bumba ir, ātri atrisināt, palaist, un tad mēs esam gatavi strādāt pie nākošajiem. Un jāsaka, ka nevienmēr par birokrātijas samazināšana ir tikai un vienīgi valsts ierēģiņu problēma. Īstenībā ir pat nozares un ministrijas un iestādes, kuras atnes arī diezgan sakarīgs piedāvājums, kā to darīt, kā samazināt, ko vienkāršot. Jāsaka, ka viena bumba vai problēma ir pašos sabiedrības pusē, jo, manuprāt, viena no lielākajiem bremzēm birokrātijas, teiksim, daudz lietu deregulācijā ir šīs milzīgs skaits dažādas sabiedrisku organizāciju, kas iebildīs par to, ka viņu, teiksim, kaut kādas monopola tiesības izteikt viedokli vai lemt par vienu vai otru jautājumu, vai drīkst būvēt šķūnīti tur vai nedrīkst būvēt, ja, būs ietekmēts, un viņas būs, tās organizācijas būs tās, kas jau visvairāk traucē šo debirokratizācijas ceļus. Ja? Mēs jau to tajās diskusijās jau sajūtām pie galda, ja? Teiksim, ka tas būs. Bet mūsu uzdevums ir dot piedāvājumus un uzstāt, lai viņi tiek īstenoti, bet valdības un valsts puse ir parādīt, ka beidzot no runām pāriet pie darbiem, bet šo frāzi es jau runāju jau 10 gadus un visu laiku tikai mēs runājam, ka no runām jāpāriet pie darbiem. Tas ir nepārtraukti, jā. Vēl tāda lieta, labi, birokrātija, tas, manuprāt, birokrātija iznīdēt nevar, jo tā ir mūžīgi kā pelējums, ja. Bet, piemēram, ir ministrijas, kuras izdod rīkojumus, ka viņu pakļautībā esošajām iestādēm ir jāpaukstina personu izmaksas, ja? Piemēram, satiksmes ministrija to ir noteikusi. Tad kā? Katru gadu tiek paaugstināts algas un šīs izmaksas, vai ne? Kur tad to naudu ņemt? Manuprāt, uzņēmēji netiek līdzi. Mēs nespējam saģenerēt vairs tik. Mēs jau visu laiku dzīvojam katru gadu ar aizņemšanos. Viens jāsaprot, ka mēs, kā valsts, kā sabiedrība, katru gadu aizņemamies tos, tur 2 miljardi cik. Tas nozīmē, kādam viņi būs jādod ar kaut ko. Ja? Vai piespiedīs mums palielināt nodokļus un maksāt, vai atņems mums kādu kā sabiedrībai piederošu, nezinu, tur Latvijas Energo vai Valsts mežas nākotnē, vai vēl kaut ko. Es tagad fantazēju, bet tā nav panacēja. Mēs tērējam vairāk nekā mēs varam atļauties, nekā mēs pelnam. Tas būtu kā ģimenē katru nedēļu, katru mēnesi ņemt un SMS kredītu. Nedomājot par to, kā atdos, viņi vienkārši skaitīt iekšā ar lieliem procentiem. Un attiecīgi, es domāju, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs attiecībā par valsts izdevumu tērēšanu, nevis no
varbūt pat konkrētiem lēmumiem un ierobežojumiem, bet par politisko ziņu un to noskaņojumu, kādi augstākie vadītāji rada. Mēs paši atceramies, ka nesen neveiksmīgais premjeras Kariņš noformulēja, ka naudas ir vairāk nekā vajag. Un to tik vajag dzirdēt ierēģiem. Ja? Un tas ir dabisks process, ka cilvēki grib dzīvot labāk, grib saņemt lielākas algas. Un nesaprotot, kā viņa rodās tā nauda, noved pie tā, ka teiksim, šobrīd publiskajā sektora atalgojuma līmenis ir brīžiem lielāks nekā privātajā. Un tas turpina augt, kas ir vēl trakāk. Varēja atļauties, arī tad nevarēja atļauties, kurš tur muldēja bezjēgā, ja? Ka naudas ir daudz. Jautājums, tā bija aizņemta nauda, un tad arī nevarēja tērēt. Bet pieņemsim, šobrīd ir jāapstādina, un faktiski, varbūt tās, ja ne pieaugums vispār ir jāapstādina, tas ir viennozīmīgi kopējais skaitliskais. Tas nenozīmē, ka atsevišķu personu, ierēģņu vai darbinieku atalgojums nevar kāpt. Bet tad ir jāatrod ceļš, kur citiem samazinās. Vai mazāk cilvēku. Un ir labi piemēri, ko mēs esam modelējuši kopumā ar dažādiem, ar dažiem iestāžu vadītājiem, kuri ir tādi atklātāki, bet publiski to neiet un nestāst. Ka, ja dotu iestādes vadītājiem, pieņemsim, brīvību, noteikti atalgojumu, cik vajag, un turēt cilvēkus, cik vajag, bet viņa budžets būtu, pieņemsim, pa 40% mazāks. Viņš to ir apņemās, ka to pašu darbu izpildīs, saņems katrs uz pusi vairāk, bet cilvēki būs uz pusi mazāk. Un tas ir risināms ceļš. Ierēģi nav muļķeri. Ja viņi spēj izkombinēt sev tik labus atalgojumus, piemaksas un vēl visādas slēptas lietas, kur tagad strīdās. Mēs sakam, ka tērē pa daudz un pieaugums ir lielāks. Viņi saka, tās nav algas, tās ir piemaksas. Tad nejauciet mušas ar vāciešiem. Ja? Bet tik un tā ir nauda no viena maciņa, no nodokļu maksātājiem maciņa šī nauda nāk. Un manuprāt, sabiedrībā ir jāmainās no tā viedokļa, ka jākļūst prasīgākiem pret publisko sektoru. Bet kā lai kļūst prasīgāk? Kādā veidā? Kāda mehānisma? Kaut vai, es uzskatu, ka kaut vai elementārs attieksmes izrādīšana. Nevis satiekoties ar politiķu, kur tu redzi, ka plivina to naudu pa gaisu, ja, vai ierēdni, teiksim, vai tajā pat pašvaldībā, ciema padomē, vai kur jūs ejat, kur iet cilvēki, redzot un zinot, ka tā nauda tiek neefektīvi izmantota. Izrādīt atzīmi, nevis smaidīt, klanīties un spiest roku, bet pateikt, ko domā. Ja? Mēs to nemākam. Mēs esam ļoti toleranti un mēs varam aplikt dažādiem vārdiem arī politisko kolēģis no politiskās puses vai ierēģņiem. Bet tajā brīdī, kad viņi atnāk, mēs smaidam, klanamies un spiežam roku, ja, un laipni runājam, aiziet prom atkal. Mēs izliekam visus vārdus visās valodās, ko mēs mākam. Tas jāmaina. Arī tā var kaut ko mainīt, jo mums jau nav, teiksim, mēs esam tāda kūtra sabiedrība pēc būtības. Lielākai daļai joprojām viss ir normāli. Ja, un mēs neesam gatavi iziet uz ielas. Mums nav demonstrācija, manifestācija. Neredz kaut kā. Un arī pieņemam, ka nebūs. Ja. Mēs esam tādi, kādi esam. Mēs tikai kritiskos momentos varam. Ja, teiksim, Bruka padomju savienība bija jāatgūst brīvība, tad varēja iziet. Ja. Pēc tam jau kas ir bijis? Kaut kādi tur uzkačāti tur janvārī kaut kad vienreiz. Ja, teiksim. Bet un, ja tā tas ir, jāizrāda individuāli tā attieksme. Ja? Arī vai balsošana līdz kaut ko šobrīd par kaut ko citu, mēs paši zinām. Ja jāatbild godīgi, vai mēs zinām, par ko balsot? Jūs zināt? Nē. Tad 7. jūnijā jūs iesiet uz vēlēšanu iecirkni un šķirstīsies lapiņas. Viens noteikti, es zinu, ka es iešu. Tas ir obligāti. Tur es arī aicinu iet, jo savādāk pēc tam vismaz nav ko vainot. Vismaz tas. Attiecīgi, ko? Pašvaldības gadījumā es uzskatu, ka tas vairāk nav stāsts par partijām, bet ir stāsts par cilvēkiem konkrētiem. Jo, kā mēs redzam, kā viņas kombinējās reģionos šobrīd kopā partijas, kuras nekad neies kopā vienā trolejbusā braukt, iet kopīgos sarakstos, un tā vispār nav problēma. Tad es uzskatu, ka pašvaldību līmenī jāstāsta uz cilvēkiem un komandām, kas tur ir. Nacionālā līmenī, protams, tas ir partija jautājums. Un, protams, arī cilvēki, jebkuršā gadījumā. Ja, bet es domāju, ka politiskā sistēma ir izveidota tāda, kad viņi izslēdz konkurenci pēc būtības. Ja. Tur iet viduvējības,
un iet vairs ne pēc korumpēšanās vai ne pēc kaut kādas karjeras izaugsmes, bet pēc labas, komfortablas dzīves ar labu algu. Nešaubīgi. Un tas ir vissliktākais, manuprāt, risinājums, jo tas nozīmē, ka nav ambīcija nekāda. Ir ambīcija palikt tur, kur ir. Un tas risinājums, ka, pieņemsim, nevar iet saimā, teiksim, strādāt par deputātu, saglabājot savu biznesu, vadot biznesu vai strādājot pamatdarbā, noved pie tā, ka tur ir arvien jaunāki cilvēki, kuri neko dzīvē izņemot strādāšanu parlamentā nav redzējuši. Jā. Nu, un viņiem arī nav sapratnes, kas ir parlaments. Jā, tas vēl nākošais stāsts, bet vispār, manuprāt, tur ir jānonāk cilvēkiem, kas ir apdauzīti bišķiņu dzīvē, kas zina, no kurienes gan naudiņa nāk, gan kā vispār strādā sabiedrība. Ja? Bet, ja tu ātri esi izveidojis karjeru politiskajā partijā un nonāc parlamentā un nevienu dienu nestrādājis sabiedriskajā, saimnieciskajā dzīvē vai kaut kur, diez vai tu būsi tas īstais čals vai dāma, kur spēs veidot ekonomikas politiku vai kaut ko tam līdzīgu. Varbūt kandidēsies 26. gadā, ne? Nē. Tomēr negribās, jā? Pirmkārt, jo tuvāk es tur esmu, jo es zinu, ka es tālāk gribu būt no turienes. Kāpēc? Pirmkārt, diemžēl tā profesija prasa ļoti daudz melot. Mēs biznesā melojam 10 reizes mazāk. Arī melojam, bet 10 reizes mazāk. Otrs, tas, ka man patīk to, ko es daru pamatdarbā. Ja? Un tas, ko es daru, teiksim, LDDK, ir tā, gribās arī panākt to ietekmi lielāku tādā ziņā, ka tās izmaiņas notiek. Ja? Bet neteikšu, ka es kaifoju no darba vai staigāšanas pa kabinetiem un ierēģiņu pārliecināšanas vai politiķu pārliecināšanas pa to vai citu ceļu. Labāk jūtos cehā un domājot, kā kaut ko foršāk uzražot. Jūs savulaik teicāt, ka mēs varam ražot arī mīnas. Tāda kaut kur izskanēja, vienkārši nejauši izmesta frāze, bet vairāk jau viņa droši vien raksturo to, ka skaidrs, ka ja gadi 5 atpakaļ vispār par militāro rūpniecību nevienam te nebija nekādas ne zināšanas, ne sapratnes, ne intereses un vajadzības. 3 gadi atpakaļ iestājās jauna realitāte, un mēs redzam, ka karš ir tepat aiz stūra, un viņš var atnākt jebkurā dienā vai jebkurā periodā laikā šeit, ja mēs neparādīsim, ka mēs esam gatavi katrs no mums stāties pretī. Nevis aizbraukt uz Spāniju dzīvot. Attiecīgi, tas rāda to, ka biznesam ir jādod iespēja, ja viņš pasaka un parāda, ka viņš ir gatavs kaut ko saražot, lai mēs šeit sevi aizstāvētu, vai tās ir mīnus no konzervbuņģām, vai tas ir konzervbuņģās. Tāpēc jau tas izlaiž ārā vienkārši kaut kur, ka līdzīgi izskatās. Bet tas tāds, protams, vispār vienkāršošana un vispārinājums, vai tās ir droni, vai tie ir droni, vai tas ir vēl kaut kas, ja, teiksim. Ir jādod šī iespēja un ir jāatbalsta visiem ceļiem, ja, lai to darītu. Ne visi tie projekti būs veiksmīgi. Arī tas jāsaprot, un tas bija normāli, ka kāds no tiem projektiem neveiksmīgi beigsies un nauda būs iztērēta un tam līdzīgi. Tā ir jau apzināti riski, bet viss ir jādara, lai mēs šeit maksimāli daudz arī paši spētu aizsardzības spēju saražot. Otrs ir jāiesaista visa sabiedrība, ja, teiksim, un biznesa tajā. Gan civilajā aizsardzībā, ja, teiksim, lai mēs visi zinātu, ko darīt. Tas notiek, bet ļoti lēni notiek. Gan sabiedrība, teiksim, manuprāt, pilnvērtīgi iesaiste valsts aizsardzībā nenotiek šodien. Ja? Kā jūs to redzat, kāpēc nenotiek? Es nezinu. Es tiešām nevaru atbildēt šo jautājumu, jo vai tas diezgan miers, teiksim, tajā politiskajā pusē, tāpēc, ka viņa kaut ko zina vairāk nekā mēs un baigi nav jāstreso. Baidos, ka tā nav tā situācija, bet vai baidās? Es nezinu. Ja? Mēs redzam, ka teiksim, ir valstis, kas to pielieto ļoti veiksmīgi, kā Somija, ja, teiksim, kur, labi, ja ne katram, tad katram otram ir mājās ieroči, un no tā nav jābaidās. Ja? Mums ir lielas, ļoti, samērā liela jau cilvēku skaits un kolektīvi ar ieročiem, tie mednieki, kur netiek šobrīd joprojām iesaistīti nekādā jomā. Ja? Un manuprāt, tas arī nevis tracinātu vai radītu bailes sabiedrībā, kā daudz politiķi domā, bet tieši otrādi. Skaidri atklāta valoda, ka šobrīd mums katram būs jāizstāv savu valsts, būs daudz labāka ziņa nekā teikt, jums nekas nav jāzina, viss būs, mēs visu darām. Ja?
Kā jūs domājat, kāpēc politiķi, kāpēc valdība, kāpēc parlaments par to nerunā? Jo tā ir ārkārtīgi svarīga tēma. Nezinu. Man liekas, bet es nezinu, man liekas tikai, ka viņi tiešām uzskata, ka šāda lieta diskutēšana un cilāšana radīs nedrošību sabiedrībā. Kas ir pilnīgi nedrošība ir no neziņas. Nē, par to ir runa. Mēs mēģinām arī to teikt. Gan par valsts aizsardzību, gan par izdevumu samazināšanu. Ja, teiksim, apmēram, kā mēs teiksim sabiedrībai, ka mēs tagad samazināsim izdevumu? Manuprāt, tas būtu vislabākais, ko pateikt, kad mēs tagad kādam būs un daļai būs no komforta zonas bišķiņa aiziet ārā, bet mēs būsim drošībā. Mums būs tanki, mums būs, nezinu, vai tur raķetes, vienalga kas, ja? Bet tas tiks ieguldīts pareizā ceļā, lai mums pēc 5 un 10 gadiem arī būtu valsts un būtu tā nauda. Ja? Jo, ja nebūs drošības un nebūs šeit aizsardzības spēja, kāda mums vajadzība būs pēc medicīnas vai pēc skolām? Ja nebūs cilvēku vispār. Ja vienīgi negatavojās visi kolaborēt atkal. Kolaborācija mums tāda ļoti populāra tēma. Jūs vēl vecie nav beigušies. Vēl vecie kolaboranti nav beigušies, un jaunie jau rodās. Diemžēl tā tas ir. Starp citu, Kārlis Ulmans ir kolaborācijas tēmas tēvs, varētu teikt. Jo viņš teica, jūs palieciet savās vietās, un es palikšu savā. Tad visi tie kolaboranti, viņi paliek savā vietā un dara tieši to pašu, ko viņi ir darījuši pirms tam. Tā, protams, ir Ulmaņa lielākā problēma un kļūda, un tas pilnībā sagrauj viņu visus panākumus tautsaimniecībā un pārējā lietā, protams. Jā, jo bija zelta laika, un pēc tam pie zelta laika tā kā cirvinots ir tās. Jā. Tāpēc tas ir šobrīd, teiksim, manuprāt, tas eksistenciāls jautājums valstī. Ja? Un vai mēs spējam sabiedrību paši saprast, ka neviens jau cits mūsu vietā īstenībā jau nesargās mūs. Ar katru sākās. Un Ukraina to parādīja. Izdalīja kritiskā momentā, izdalīja visiem automātus. Un nekas no tā traks nenotika. Ja? Teiksim, valsts apvērsumu neuztaisīja. Ja? Bet man nav saprotama tā pieeja, kāpēc tik tādām baltiem cimdiem par šiem jautājumiem mēs ar sabiedrību. Tāpēc, ka baidās vispār runāt, un, teiksim, valdības attieksme pret sabiedrību ir tāda, nievīga, maigi sakot, nievājoša tāda. Katrs jau, kā saka, apauga ar pašvērtību. Ar pašsvarīgumu, jā. Pieņemsim tā, ka jūs pēkšņi, kaut arī jūs politikā iet negribat, jūs kļūstat par ministru prezidentu. Kāda ir jūs nākamie soļi? Pirmie soļi tādi. Manuprāt, teiksim, attiecībā, ja mēs runājam, mēs jau apmēram izrunājam tās lietas, ja, teiksim, attiecībā par drošību, ja, teiksim, ļoti tieši un atklāta komunikācijas sabiedrība, izņemot, protams, militārās noslēpumu, kas ir, ja, bet, un sabiedrības iesaiste ekonomikā, faktiski jau pēc būtības nevis klausīt, bet ieklausīties un lielāko daļu īstenot dzīvē no tiem piedāvājumiem, ko mēs kā uzņēmēju organizācijas dodam. Ja, teiksim, jo mēs jau zinām, kā to var izaudzēt. Jautājums, kādam no otras puses arī jāpalīdz to darīt tādā praktiskajā pusē. Izdevumu, ja tas notiktu šodien, izdevumu dramatisku griešanu, ja, teiksim, un novirzīšanu, nevis griešanu, bet novirzīšanu uz aizsardzību un tādām lietām. Un ja mēs runājam par tādiem jau mierīgākiem, ja tas būtu apstākļiem, ne par drošības stāvokli, kaut gan ar tas nozīmē tālāku drošību, tas ir no ekonomikas strauja audzēšana ar investīciju piesaisti, atbrīvošanu, daram, ko gribam. Jo jāsaprot, ka pēc būtības ne jau tikai valsts ir vainīga pie tā, ka mums, valsts vai politiķi ir vainīgi pie tā, ka mums neattīstās ekonomika tā, kā mēs gribētu. Paskatāmies spogulī, mēs norokam jebkuru gandrīz projektu, kuru atnes un grib kāds kaut kur uzbūvēt. Piemēram? Sāksim ar tipiskāko šobrīd vēja parku cīņu pret vēja parkiem. Vienalga kādiem, vienalga kur. Tikai tāpēc, ka tas apmēram es viņu salīdzinu, kā tēvs stāstīja, ka kādreiz par visi uzskatīja, ka pienu pasterizēt ir pasaules gals nonāks, ja dzers pasterizēt pienu, vai elektrības parādīšanos un protests pret to, ja, teiksim, kad pasaule beigsies. Tas ir tipiskākais piemērs un tāds ļoti izplatīts šodien, bet pieņemsim, es nāku no Bauskas, ja, un tur sabiedrības apspriešanā tika noērētas gan
bioetanola rūpnīca no salmu pārstrādē liela, ja, teiksim, gan akmens vats rūpnīca un tam līdzīgi, jo sabiedrība nespēja bieži vien saprast, ka tās rūpnīcas esamība šeit ir tiešā formā saistība ar to, kādus pabalstus vai viņi saņems no pašvaldības vai darba vietas un tam līdzīgi. Un tur, zināmā mērā, ir sabiedriskas izglītības jautājums. Tas vecais stāsts zināt, no kurienes rodās nauda. Otrs, tas ir jau tādā nodokļu politikas līmenī un valsts reģionālās pārvaldības līmenī ir tas, ka mums ir ļoti daudz pašvaldības, kuras saņem naudu no pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Attiecīgi viņiem ir svarīgi tikai, lai tur dzīvotu cilvēks, bet nevis būtu biznesa. Un it sevišķi tas attiecās ap Rīgu, tur 100 km radiusā, pašvaldības, kurās, kā Bauskā, visi sasēžās autobusā no rīta un brauc uz Rīgu strādāt. Un faktiski tas rada izvirtušu sistēmu, kad īsti nav ieinteresēti biznesa attīstībā. Ja tas būtu sadalīts, apmēram tev nāktu pašvaldības budžetā nauda no biznesa, kas ir uz vietas, un no cilvēkiem, kas dzīvo uz vietas, tad katrai pašvaldībai būtu jābūt par mazu lijā, kuras skraida pa pasauli, meklē uzņēmumus, pārliecina viņus nāk pie mums, dod labus noteikumus, palīdz viņiem veidot un celt šos uzņēmumus, un sabiedrība atbalsta to, jo viņi zina, ka tā ir nauda, tas ir eksports, un tā viņi arī dzīvos kā pilsēta. Kamēr tas nebūs, kā saka, pats nepiespiedīs kustēties, ļoti daudzi dzīvos pārliecībā, ka pašvaldību izlīdzināšanas fonds viņiem iedos visu trūkstošo. Tas tā kā nauda no gaisa novirst. Jā. Un tas ir jāmaina, jo ar vārdiem vien, kad jātīsta ekonomika un vajag uzņēmums, nepalīdz. Ja? Gan politiķu līmenī bieži vien, gan arī sabiedrības līmenī, kā es minēju. Ja? Labi, tāds būtisks jautājums, droši vien uz beigām mēs jau ejam. Vai jūs redzat kaut kādu gaismu tuneļa galā visādos aspektos, gan ekonomika, gan sociālajās problēmas un tā tālāk? Ir tā gaisma, redzat? Gaisma tuneļa galā dažreiz ir gadījumos, kad ir beigas. bet nē, nav jau viss slikti. Nav jau viss slikti. Ir, protams, eksistenciāls tagad jautājums par drošību. Pārējā sadaļā jau es nesaku un nekad nepārstāvu pozīciju. Te viss beigas, nekā nav. Mēs dzīvojam ļoti daudz labāk kopumā, nekā mēs dzīvojam 10-20 gadus atpakaļ. Un nekā 30 gadus atpakaļ, kad mēs vēl Padomju Savienībā dzīvojām. Mums ir gan brīvība runāt pagaidām, ko gribam, gan arī labklājība ir augusi. Jautājums ir problēma. Kā mēs kā uzņēmēji sakam, ir tā, ka tas attīstības ātrums, ja mēs startējām vienā pozīcijā lietuvieši, igauņi un latvieši, tad lietuvieši jau brauc pa šoseju, ar labu mašīnu mēs ar to zirgu vēl pa to grāvi mēģinām. Bet tajā pat virzienā ejam. Tur tādā ziņā jau tur viss ir. Bet mēs atpaliekam. Un tas jau sacensības gars. Varbūt arī tā var dzīvot. Dzīvot nabadzīgāk nekā kaimiņi, mazāk strādāt, vairāk atpūsties. Tāda Baltijas spāņi iebūt. Bet, manuprāt, tas nav pareizais ceļš. Un tas jau atsaucās arī tālāk. Teiksim, pensijās, tas atsaucās medicīnas budžetā un tam līdzīgās lietās. Tajā ziņā ir bijis žēl, ka mēs neizmantojam savus resursus tā, kā mēs varējām izmantot. Es saprotu, ka jūs par premjeru neiesiet tomēr, ja? Labprātīgi, ne. Bet piespiedu kārtā? Negribu to. Labi. Jā. Paldies jums par sarunu, par interesantiem faktiem un to risināšana. Tā kā šodien mums studijā bija Andris Bitte, darba devēja konfederācijas prezidents un Zivju rūpnīcas Karavela valdes priekšsēdētājs. Uz redzēšanos. Paldies.